Nereti muguras sāpju iemeslu noskaidrošana un muguras sāpju ārstēšana ir diezgan liels izaicinājums ne tikai pašam pacientam, bet arī viņa ārstam. Visbiežāk muguras sāpes izraisa izmaiņas starpstiemēļu locītavās, kas var būt šo locītavu osteoartrīts, jeb spondiloartrīts, izmaiņas vai arī deģenerācija ap mugurkaulu esošajos muskuļos. Un tie arī ir biežākie muguras sāpju iemesli. Muguras sāpju diagnostikai, jeb iemeslu noskaidrošanai bez attēlu diagnostikas metodēm, kas ir datortomogrāfija un magnētiskā rezonanse, mēs nereti izmantojam arī injekcijas locītavās, jeb tā saucamo invazīvo atsāpināšanu, jeb pacientiem labāk zinām kā blokādes. Šīs injekcijas, jeb blokādes, mēs izdarām rentgena kontrolē, ievadot medikamentus starpstiemeļu locītavās. Ja šīs blokādes ir efektīvas, jeb būtiski samazina vai pilnībā nobloķē sāpes, tad mums ir skaidrs, kas tieši pacientam izraisa ilgstošas muguras sāpes. Jau kādu laiku pasaulē locītavu iekaisumu mazināšanai izmanto arī citas metodes, un tā, piemēram, ir tā saucamā PRP injekcija, jeb ar trombocītiem bagātas plazmas injekcijas locītavās. Kas ir ar trombocītiem bagāta plazma? Tā ir paša pacienta asins plazma, kurā ir trombocīti. Šie trombocīti izdala dažādus faktorus, piemēram, augšanas faktoru. Šie faktori mazina iekaisumu, stimulē reģenerāciju un atjaunošanās procesus. Kāda ir atšķirība starp locītavu blokādēm un šīm ar trombocītiem bagātas plazmas injekcijām? Jau 2017. gadā tika publicēts pētījums tieši par mugurkaula locītu iekaisumu ārstēšanu, salīdzinot steroīdu un atsāpinošo līdzekļu injekcijas un šo te PRP injekciju. Tad tika secināts, ka īstermiņa rezultāti ir labāki parastām blokādēm, bet ilgtermiņā pacienti iegūst no ar trombocītiem bagātas plazmas injekcijām. Ko tas nozīmē? PRP injekcijas ir ļoti labi izdarīt pacientiem, kuriem ir bijis labs invazīvās atsāpināšanas jeb blokāžu efekts. Tas nozīmē to, ka sāpes samazinās vismaz pa 80%. Šāds pacients ir labs kandidāts PRP injekcijām. Ļoti būtisks faktors ir tas, ka locītavu iekaisumu ārstēšana ar invazīvu atsāpināšanu, ar blokādēm vai PRP injekcijām samazina pretsāpju medikamentu lietošanu. Tas ļoti svarīgi ir pacientiem ar nieru problēmām vai gados vecākiem pacientiem, kuriem nav pēc tam ilgstoši jālieto pretsāpju medikamenti. Kādas ir šo PRP injekciju indikācijas mugurkaula locītavās? Tas ir hroniskas sāpes, kuras ilgst virs 3 mēnešiem. Pacientam parasti ir sūdzības par rīta stīvumu, kas nozīmē, ka pacients pieceļoties izjūt sāpes, kuras iekustoties, pastaigājot vai pavingrojot, ievērojami mazinās. Ārsts, izmeklējot pacientu, var izraisīt muguras sāpes, aptaustot šo locītavu apvidus. Magnētiskās rezonanses vai datortomogrāfijas izmeklējumā ir norādījumi par mugurkaula locītavu izmaiņām, kas ir osteoartrīts, jeb spondiloartrīts. Un šiem pacientiem ir nesekmīga iepriekš pielietotā ārstēšana, kas var būt medikamenti, fizioterapija, vai arī ir bijusi sekmīga iepriekšējā invazīvā atsāpināšana, jeb blokādes. Kad nedrīkst veikt blokādes vai PRP injekcijas mugurkaula locītavās? Tās nedrīkst
noteikti veikt, kad ir kaut kāda aktīva infekcija, paaugstināta temperatūra, zināma audzēju izplatība mugurkaulā. Šīs injekcijas ir jāapsver, vai to drīkst darīt, ja pacients lieto asinsšķidrinošos medikamentus. Šīs injekcijas nevajag veikt grūtniecēm vai arī māmiņām, kuras baro bērnu ar krūti. Kādus efektus mēs sagaidām pēc PRP, jeb ar trombocītiem bagātas plazmas injekcijām mugurkaula locītavās? Sāpju mazināšanās var ilgt pat vairākas nedēļas, no 2 līdz 6 nedēļām. Sākotnēji līdz pat 3 dienām var būt neliels sāpju uzliesmojums un sāpes var pastiprināties, kas ir normāla reakcija pēc ar trombocītiem bagātas plazmas injekcijām. Tāpēc laba efekta gadījumā mēs iesakām injekciju atkārtot ne ātrāk kā pēc 8 nedēļām.